80. gados, kad es biju studente, tad studenti informāciju bibliotēkās meklēja šādi. Piegāja pie katalogu skapja un ieraudzīja tur sakārtotas iespiestās kartītes vai nu pēc autora uzvārdiem, vai nu pēc zinātņu nozarēm. Sākot strādāt bibliotēkā, izrādījās, ka meklēšana katalogos ir sarežģīta un laikietilpīga ne tikai studentam, bet arī bibliogrāfam. Jo tur, meklējot vajadzīgo informāciju, var citreiz pavadīt veselu dienu, meklējot un neko neatrodot. Dažreiz, ja veicās, tad ir stundu jautājums un bieži vien neatrod vispār. Un tagad viss notiek pavisam citādi. Katalogu skapji ir aizgājuši pagātnē. Bibliogrāfiskā informācija tiek meklēta un veidota elektroniski, un tas aizņem nesalīdzināmi mazāk laika. Mūsdienās lasītāji vairs šos kartīšu katalogus neizmanto. Ja viņam vajag kaut ko atrast, tad viņš nāk un jautā bibliotekāram, un tad mēs šo informāciju arī palīdzam atrast. Jā, kad es studēju, tad informāciju pats meklēju digitālajā katalogā, un tiešām ir grūti salīdzināt, kā būtu, ja tas viss būtu jāsameklē šajos te kartīšu katalogos. Ja mana mamma savu vajadzīgo informāciju meklēja kartīšu katalogos, tad es to pašu daru digitālajā katalogā un uzskatu, ka tomēr šādā veidā tas ir daudz ātrāk un efektīvāk. Un īsti pats nevar iedomāties, kā mūsdienās students varētu meklēt pa kartītēm savu vajadzīgo informāciju.